Piektdienās 9:30 Pana Klikša rīta bazārs. Tas ir specifiski ierosinājums, ok. Mēs padarām par kaut ko sarunājāmies, un tu man saki, kā tas būs. Es nezinu, nogdies. Īsi un sāpīgi. Nu ko, 9:30 ir, piektdiena ir, Pans Kleksis ir. Labrīt! Ir, jā, labrīt. Lai nu nebūtu uzreiz tā ļoti nopietni un tā pa smagām tēmām, tad es tev iepriecināšu ar stāstu. Turklāt pilnīgi reāli stāstu, ar ko nodarbojas Rīgas dome, proti, par ko cilvēki tur sēž visā nopietnībā, izskata dokumentus un balso. Proti, tad nesen, tā kā mums tagad nedēļas cikls, tad man drusku sajūtas, kurā dienā, bet bija Rīgas domas darba kārtībā sēdē. Tāds ļoti nopietns lēmums, kā izlabot pārrakstīšanās kļūdu šā gada 23. jūlija lēmumā numur 26 par Eduarda Lunas iesniegumu. Tātad punkts 1.1 aizstāt lēmumu nosaukumā, kā arī visā tekstā vārda Lunas uz vārda Luņa. 1.2 aizstāt pirmajā rindkopā vārda Luna ar vārdu Lunis. Es varētu neturpināt, ja? Ne, bet saprot, tas ir nopietns normatīvais akts. Ja tas, ka tur spriest par, piemēram, Rīgas satiksmes problēmām, tas ir garlaicīgi. Protams. Ja, bet vai kā vārdā lokās vārds Lunis, vai ar Luna vai Luņa, lūk. Kā tas iezagās? Vai tad es zinu? Tu domā, ka es Rīgas domē strādāju, es jau gribētu, bet man jau nelaiž pa durvīm iekšā. Nē, bet katrā gadījumā tātad domniekiem bija ļoti smaga izšķiršanās, debates, tiešām Lunis vai Luņa vai Lunā, un tā viņi tur dzīvojās cilvēki. Ne? Labi, pēc tam būs vēl kāda jautrība drusku vēlāk, bet tā šīs nedēļas tēma, visi politiķi norūpēšamies sejām, nāk televīzijas kameru priekšā vai žurnālistiem tur stāvoklis valdībā ir saspringts. Tur viss ir uz naža asmens. Lai gan īstenībā tas ir tāds, teātris, un nekas nav nedz uz naža asmens, pat ne uz kā plakadāk tas nav. Jo nekas nekur nekritīs, neviens nekur prom neies. Un, protams, ka no šonedēļ tas Tā iepriekšējā nedēļa bija tā, ka kasījās vairāk Nacionālā apvienība vienotība. Tagad stafeti pārņēma Reformu partiju. Tur laikam kaut kā tāds izmet kauliņus, kurā nedēļā jākasās. Un tad, Reformu partija aizstāv savu izglītības ministru, kuram it kā esot gan arī demisija deguna galā. Atbildes solis, mēs apspriedīsim valdē Ilzas Viņķeles atbilstību, labklājības ministrs. Es nezinu, kā šitajās frekvencēs. Nevajag irst. Nekur jūs prom neiesiet tā vienkārši iemeslu dēļ, ka jums nav uz kurien iet prom. Jo ir tā, ka Reforma partija samērā unikāla atšķirībā no citām partijām, ka tā ir deleģējusi kā ministrs cilvēks, kur paši vēlēšanās nav piedalījušies. Tādā nozīmē, ka, piemēram, tas pats Pauļuts, Rinkevičs kungs, Ķīls savulaik. Viņi jau nepiedalījās vēlēšanās, viņi vienkārši, ja tā prasti sakot, atnāca uz visu gatavu. Un tas nozīmē, ka viņi pat nav ievēlēti Saeimā, tas nozīmē, ka viņiem nav tas brīnišķīgais vārdu savienojums mīkstais mandāts. Ir tāds, viņiem nav cietais mandāts, tā pareizi sakot. Mīkstais mandāts ir tiem, kas bijusi sarakstā, ministrs aiziet, strādāt par ministru, atbrīvojas vietu, un tad atnāk cilvēks un iesēžās mīkstajā mandātā. Bet tādam ministram ir cietais mandāts. Ja tas ministrs iet prom, tad viņš nāk ap uz Saeimu. Jā, un tas ir mīksto, tad tas mīksto bāri gauži raudādams iet prom un gaida, kad atkal kāds varbūt būs kāda iespēja. Lūk. Bet šiem džentlmeņiem, tā kā viņi nav pat kandidējuši vēlēšanās, nav ievēlēti, viņiem jau nav ne cieta, ne mīksta. Viņi vienkārši viņiem ir jāiet prom, jādomā, ko darīt, pelnīt nav citā veidā, kas piekritīsiet daudz patīkama lieta. Jā. Tādēļ, protams, neviens nekur prom neies. Kāpēc tika izvēlēta tieši Viņķele kā tāds, uzbrukuma objekts no Reformu partijas puses? Jo tikpat labi tā varēja būt Circena, veselības ministra. Tā jau var tur, kā sacīt, kā pagriežās tā salauž malku. Visticamākais iemesls ir tāds, ka Viņķele savulaik
dažādu iemeslu dēļ kontaktēju mums ir tā, pat ja maza partija, vienalga ir vismaz 4 spārni, 4 grupējumi. Tas ir baigi normāli. Līdzīgi arī Reforma partijā, tur ir tāda galms, tur Zatlera, un tad ir konservatīvais gals, un tad ir liberālais gals, un tā. Viņa kontaktēja ar šo liberālo galvu, mēģināja viņš tā kā pierunāt uz to, ka varbūt iet prom vienkārši, tur nākat pie mums, pie vienotības, vai arī vispār taisam kaut ko jaunu, jo vienotībā ir tieši tas pats liberālais gals, konservatīvais gals un vienkārši dunduki. Tas ir atsevišķi grupējums, vienkārši dunduki. Tas labi, jā. Man liekas, viņiem arī uz kabineta ir rakstīts vienkārši dunduki. Jā. Ir tur tas liberālais gals, tā rakstīts ir, un tad ir... Frakcija mājā, ja? Jā. Un tad ir dunduku kabinets. Okay. Lūk, un, protams, ka tādas lietas baigus ir tas, ka tev kāds ir mēģinājis to partiju kaut kā sašķelt vai teiksim, kaut kā sadalīt. Es domāju, ka tur vairāk ir iemesls tas, ka tad ir šī tāda atriebība par viņas iepriekšējām aktivitātēm. Vai es varu turpināt, vai man ir tagad? Nē, mēs varam ievilkt elpu. Labi. Ja? Jā. Labi. Pants Kleksis piekdienās 9:30. Radio Boom FM. Labi, turpinām. Tā, diemžēl, ir sanācis, ka pagājušajā nedēļā ļoti liela uzmanība tika veltīta vienotībai un vienotībā notiekošiem procesiem. Šoreiz es jau iesāku par to Reformu partiju, kur īstenībā nekur netaisās iet no valdības, bet tad arī turpināsim pārējot pie dažiem ministriem. Pauļots kungs, ekonomikas ministrs, aizvadītā nedēļā bija iegājis Zaķu salā pie kolēģiem sabiedriskā televīzijā uz lielo interviju. Man tagad ir divas versijas, vai viņš ir samelojies, vai arī man ir ļoti smagas pārdomas, lielas bažas par Swedbank finansiālo prasmi. Proti, žurnālists uzdeva Pauļotam jautājumu par to, ka viņam ir lieli kredīti un ka viņš tos veiksmīgi, tagad viņam ir mazāk ienākumu būdam kā ministram, ka viņš tos veiksmīgi pārkreditē un pēc ko tādā nozīmē, nevis pārkreditē atvainojos, bet viņam banka iedod šīs brīvdienas un tā, un kā tad arī tagad turpmāk būs šogad un tā, un Pauļus saka, ka būs jāiet lūk atkal pagarinājums, bet viņš īsti nezina, kā tas vispār notiekās. Tie, kas var pastīties paši Latvijas televīzijas arhīvā, var redzēt to precīzo citātu, ka viņš īsti nezina, kā tas vispār tiek lemts bankā, par kredītu brīvdienām. Un to mums saka cilvēks, kurš 10. un 11. gadā bija Swedbank korporatīvo attiecību pārvaldes vadītājs, vadības komandas loceklis. Es varēju sakt, nevis teiksim, piemēram, tur kaut kāds atbildīgais par ūdens bunduļu nomaiņu, ja, vai kaut ko, bet korporatīvo attiecību pārvaldes vadītājs. Viņš nezina, kā notiek kredītu izskatīšana. Bet ir pagājuši 3 gadi. Varbūt kaut viss ir mainījies, protams. Bet es... Okay. Katrā gadījumā labi, es pieņēmu, protams, tavu versiju, bet es atļaušos tomēr arī nedaudz saglabāt savējo, ka vai Daniels ākstījās un runāja muļķības, vai arī, ja vadības komandas loceklis tā arī aiziet no bankas, nesaprastams, kā notiek kredīta izskatīšana, tad nav labi. Jā. Un otrs ministrs, kas aizvadītā nedēļā arī mūs iepriecināja, arī, diemžēl, ir no tās pašas Reforma partijas, šajā gadījumā izglītības ministrs Slava Dombrovskis, kurš, es viņu cilvēcīgi saprotu, jau visu laiku kaut ko tur pārmet, jau gāž kaut kādus tur spaiņus virsū, un tad domā, kaut ko gaišu dzīvē vajag, ja, tā. Un tad viņš, cilvēks domā, ko varētu tādi, ir versija, ka, redz, tagad ir izglītības un zinātnes ministrija, IZM, tā arī viņas atsās, vai arī notiecīgi izglītības zinātnes ministrs, kāds tur kurā brīdi ir atnācis. Ministrijas pārziņā ir arī sports. Un, ka, tā kā sports ir nopietni šķēlēt, tad vajadzētu tam arī dot pienācīgu vietu un, attiecīgi, tātad izglītības, zinātnes un sporta, lietu ministrija. Attiecīgi izglītības, zinātnes un sporta lietu ministrs. Kā lai tev pasaka?
brīdī, kad nevar atrast naudu izglītības sistēmā, tur augām un tādām, ierosināt šitādu lietu, kas izmaksā apmēram 200,000. Nu kā? Tas ir tev jāpārdrukā visas veidlapas, visas Zīmogi, saprati, plāksnes. Tas nozīmē, ka tev tur arī ir banneri. Banneri dažās medijos. Jā. Tas nav, es neesmu reiķinājis to 200,000, to 200,000 sareiķināja viena amatpersona, kas agrāk pats strādāja šajā ministrijā. Tur vajag sajūgt prātā, lai tajā brīdī, kad tu visu laiku staigā apkārt pa medijiem un stāsti, ka mums tur augām, skolotāju augām nav iedots tik un tik, un tu vienkārši saki, bet vispār mēs varētu pār 100,000 iztērēt tam, lai pieliek klāt un sporta lietu ministrijā un sporta lietu ministrs. Man, protams, tam visam zināms izskaidrs. Vienīgais, es vēl domāju, kā tur vispār šī salikumā ir ar kompetenci. Izglītība, zinātne. Kā kompetence ir visaugstākā. Un sports. Kur ir problēma? Mums ir kā ministrs tā kompetence. Es nesaprotu. Sorry. Mums visi ministri ir kompetenti. Vienkārši tā. Es atvainojos. Tas šoreiz gan tā neganti sanāca. Vispār reforma partija. Atvainojiet, piedodiet, tas nedēļas. Tas žanrs ir, ka tad sakrītās. Bet man jāpiezīmē, šie ieraksti, pēc tam video parādās jau nākamā nedēļā. Tas drusku būs varbūt novēloti. Bet es gribēju noslēgumā pateikt, ka ir piepildījies viens mans sapnis iepriekšējā apskatu. Proti, bija mums tas, ko dara Ainārs Lesers. Ainārs Lesers šonadēļ arī parādījās. Televīzijā. Jā, bet pagaid, tu domā, viņš laik arī mējās šitos mēnešus. Bet man bija tā versija, ko es izteicu kā sapni, ka viņš ir taisa reklāmas kampaņu uzturēšanās atļauju tirzniecības aizstāvībai. Jā. Es domāju, ka mēs jaunadēļ, respektīvi, tad, kas iznāk? Jaunadēļ, mēs šo reklāmu redzēsim, ļoti masīvu reklāmu televīzijās. Oktobra 1. nedēļā. Jā, tur tā kā, pa hārdo, kā mēs teikt, tur repši viņam blakus nestāvēs, ja? Tur raudoši bērni, tur viņi tiek, tāpēc, ka pārtraukts atļaut tirzniecību, tad visi grims trūkumā, saprot. Kas, protams, ir diezgan amizanti to dzirdēt no cilvēka puses, kurš solīja 50,000 darba vietas. Rezultātā mums ir tikai cilvēki, kas uzpērk dzīvokļus, kurš ar savu grāzi grīdā mums tur sataisīja ekonomisko burbuli, kā rezultātā bija spiest aizbraukt no Latvijas pār 100,000 cilvēku. Bet viņš tagad ir pieplatis, vismaz tāds bija mans arī otrais sapnis, un mēs to redzēsim. Tā kā tas pirmais sapnis bija atsimzot pareizi. Kaut kādā. Tiekamies nākošnedēļ. Yep. Šis bija Pants Kleksis. Pants Kleksis piekdienās 10:00. Radio Boom FM. Radio par Klekša teikto viedokļa nav.